Visiem ceturtdienas vakarā izlēmu padalīties ar jums ar vienu grāmatu, ko es lasu. Šeit ir iekšā Raimonda Mūdī 9 dzīves, iepriekšējās dzīves, ko viņš ir atcerējies. Es šo grāmatu gan latviešu valodā dzīve pēc dzīves esmu jau lasījis, bet tas bija kaut kad baigi sen. Vēl pirms es kļuvu par enkriminoloģisku konsultantu, un vispār vēl pirms es vispār izzināju šo visu tēmu, līdz ar to šobrīd ar ļoti lielu interesi padzirdēju pausu galam, kad, Raimonda grāmata taču baigi foršā, un tur ir ļoti daudz kaut kā vērtīgi, es domāju, paņemšu, ka es vēlreiz viņu izlasīšu, bet latviešu valodā nevarēju atrast, jo man tā ir dzīvē nācies, tā ir gadījies, kad es ļoti bieži aizdot grāmatas, gan jāsaka agrāk. Un, diemžēl vai par laimi, kādam ir tēt mans grāmatas, ko palasīt, es viņas apakaļ neesmu dabūjusi. Tad, par laimi manai mammai bija arī krievu valodā šī grāmata Raimonda Mūdija. Šajā grāmatā ir tā kā 2 daļas, жизнь до жизни, жизнь после жизни. Un Raimonds Mūdijs ir viens no pionieriem, viens no pirmajiem cilvēkiem, kaut kad viņš bija ļoti liels skeptiķis un ateists. Viņš ir medicīnas un filozofijas doktors, viņš joprojām vēl ir šeit uz planētas Zeme un aktīvi darbojās saistībā par nāvei tuvo pieredzi, izzina un arī ir ieviesējis šī vārda ieviesējis, tā kā nāvei tuvā pieredze, near death experience. Un tā tad viņš joprojām vada arī konferences par apziņu, un kā jau es bieži arī stāstu, to, kad tā, kas pieredz šīs visas pieredzes, un kas dzīvo ārpus šī fiziskā ķermeņa, kura piefiksē kaut kādu informāciju, tā ir apziņa. Un kas ieinteresēja tieši Raimondu Mūdiju, viņš arī raksta grāmatā, tad, es iesaku, kuram patīk lasīt, noteikti paņemt grāmatnīcā un palasīt. Es nezinu, vai viņu pārdošanā, vai var krievu valodā, internetā var atrast novilkt krievu valodā grāmatas. Un viņam ieinteresēja tās iepriekšējās dzīves tikai tāpēc, ka viņam bija ļoti interesanti šī pieredze, ka viņš saskārās ar cilvēkiem, kuri nomirst un atdzimst, un to starposmu starp dzīvēm cilvēki stāsta, ko viņi ir pieredzējuši, ko viņi ir jutuši, ko viņi tur ir satikuši, un par to ir ļoti daudz pētījumu. Tos var atrast, es pati esmu lasījusi un vēl joprojām lasu, jo es rakstu bakalaura darbu saistībā par attieksmi pret reinkarnāciju, un tad man ir tā laime lasīt ļoti daudz darbus, kur ir apstiprinājumi tam, ka tev pētījumi ir daudz un ir pozitīvi pētījumi. Un tieši Raimonds Mūdijs kā pionieris sāka meklēt un skatīties, kā to var vēl kaut kā padziļināt, izzināt un izskaidrot to, ka cilvēki atcerās redzējuši sevi tajā nomiršanas brīdī, to fizisko ķermeni, pēc tam atgriežušies un to stāsta. Un tad viņš satikās ar vienu brīnišķīgu sievieti, psihoterapeiti, kurai arī neviļus izdevās cilvēkus vadāt pa viņu iepriekšējām dzīvēm ar domu strādāt šīs dzīves ietvaros, bet izgaismojās iepriekšējās dzīves, tad, kad tās ir iepriekšējās dzīves, mēs kā speciālisti vienkārši to dzirdam, jūtam, saprotam, ka tā stabila nav šī dzīve, un ja mēs vēl paprasam to, ko tu stāsti, ir tikai no šīs dzīves, vai tas ir kaut kas cits. Tad cilvēks skaidri saprot, viņš zina, kā ir bijis šajā dzīvē, un viņš saprot, ka to, ko viņš atcerās, tā ir iepriekšējā dzīve. Un tad arī Mūdijs devās tajos ceļojumos, un arī šajā grāmatā stāst par šiem saviem ceļojumiem, un par to, kad viņš pats ir eksperimentējis un pats devies ceļojumos, sevi vedis šajās meditācijās, un pat
kā tur tās grāmatas, vai nevis grāmatas, bet tās bumbas, tās ezotēriķu raganu bumbas, ja tās apaļās, neatceros, kā viņas tur pareizi sauc tagad, ka pat viņa, tāpat kā spoguli, tāpat šajās bumbās, tāpat tās traukā ar ūdeni, vienkārši skatoties viņā tumsiņā ar tādu mazu gaismiņu, blāzmiņu gaismas, var arī ieraudzīt iepriekšējās dzīves. Un viņš arī šajā grāmatā saka, jebkuram ir pieejams iepriekšējās dzīves, ka nav jābaidzās no viņām. Un, šis ir tā kā pionieris, kurš sāka pētīt un runāt par to, saistībā arī tieši par to nāvei tuvo pieredzi. Tad Maikls Ņūtons, kur jūs noteikti esat daudzreiz dzirdējuši, es pa viņu visu laiku skandeņu un runāju, jo viņi ir tā kā reinkarnaciologi cilvēki, kur strādā ar iepriekšējām dzīvēm, tāda kā Bībele, īpaši pašā pirmsākumā, kad mēs sākam strādāt, jo es viņu arī esmu protams, lasījusi vairāk kārtīgi. Un tātad, viņš ir pirmais, kurš izveidoja metodu, bet, protams, bez viņa bija ļoti daudz šie speciālisti, psihoterapeiti, psihologi, kuri strādāja ar cilvēku šīs dzīves atmiņām līdz pat šīs dzīves sākumam, kad cilvēks piedzimst un pat mammas vēderā, kad ir viņi saskārās ar šīm iepriekšējām dzīvēm, un tādi tā kā populārākie, kuri kā kaut kādas metodas veidus strādājot ar cilvēkiem ir tā kā izveidojuši kaut kādus 50-60 gadus atpakaļ, tie 70. gadi, jo vispār pasaulē, Amerikā jau no 70. 70. gadi, kad jau aktīvi visiem sāka vērties tās iepriekšējās dzīves, un tanī galā ar viņām arī strādāja, brīnījās un pētīja to visu. Tāpat arī Brians Weiss ir arī joprojām ir uz planētas Zeme, viņam pat ir apmācības Amerikā, diemžēl es tā kā jau biju gatava doties tajās apmācībās vēlreiz uz Ameriku ar lielāko prieku, bet tas pieprasījums ir tik liels, ka viņi vairs neņem. Šogad vairs tā kā neņem nevienu uz apmācībām, līdz ar to man tā gribējās ar šo pionieru, ar to pirmsācēju, jo Brians Weiss kā reiz stāsta par šiem pētījumiem, stāsta par šiem ceļojumiem, un, protams, ka viņš bija pazīstams ar Maiku Ņūtonu. Maiks Ņūtons es atvainojos, droši vien kaut kāda bremzīte varēja iestāties, jo man te pulkstens, es domāju, atpadalīšos, kamēr man cepškrāsni ēdiens taisās, bet es jau esmu pārunājis laiku. Labi, tātad Dolores Cannon arī ir viena no šiem pionieriem, kura arī izveidoja savu metodi, Maikls Ņūtons strādā un šobrīd Maikla Ņūtona institūts joprojām strādā un apmāca, kā strādāt ar iepriekšējām dzīvēm dvēseļu pasauli, tad Dolores Cannon ir tā, kura tā kā dvēseļu pasaulē nelien, viņai savādāk nedaudz tā metode. Pa Briana Weissa metodu nezinu, jo, kā minēju, vēl neesmu pie viņa tikusi, bet ļoti ceru, ka vēl izdosies pie viņa tikt un apgūt tieši viņa metodi, kā viņš strādā ar cilvēkiem ar šīm iepriekšējām dzīvēm, jo Dolores Cannon jau ir aizgājuši arī uz dvēseļu mājām 16. gadā, un viņas darbu turpina viņas meita. Un tātad, Amerikā tas ir no 60. gadiem, kaut kādi 50-60 gadi izzina šo reinkarnācijas tēmu. Latvijā, Krievijā apmēram 20 gadi tie ir, un tie, kas ir pētījuši šīs iepriekšējās dzīves fenomenu saistībā tieši ar bērniem, ir Ians Stevensons, Jims Takers un Antonija Mils. Stevensons jau ir aizgājis arī uz dvēseļu mājām, bet Takers un Antonija Mils joprojām to visu pēta, reģistrē, ir vairāk nekā 3000 dokumentētu visādu darbu un pētījumu par to, kad pastāv šīs iepriekšējās dzīves, kad ir atrasti pat ģenealoģiskais šis koks ir izveidots, kad tagad tā dvēsele šobrīd dzīvo šeit, un sazīmējuši tā, kad viņi, kur ir pirms tam dzīvojuši.
Nu, vienmēr sakot, brīnišķīgi forša tēma, tāpēc, ja kādam gribas palasīt vēl šajos ziemas tumšajos vakaros kaut ko, tad jā, tātad šī grāmata, Ņūtona grāmata un arī par Ainu Stevensonu un šiem pētījumiem ir šajā lielajā reinkarnācijas grāmatā. Lasiet, izglītojieties, audziet, izziniet, paplašiniet savu redzesloku tieši saistībā par šo iepriekšējo dzīvu tēmu un arī par šo nāvei tuvo pieredzi. Un lai jums ir interesants šis izzinošais process, un vēlreiz atgādinu, un arī Raimonds Maudijs raksta, iepriekšējās dzīves ir pieejamas katram, un kurš jau dodās ceļojumā un izzina sev caur šiem ceļojumiem maleči, kuri vēl nē, jums vēl viss ir priekšā, un ja kas, 6. martā man startē pirmais kurs, kur ir iespēja to izzināt profesionāļu pavadījumā. Labi, čau, čau, tiekamies tad, kad būs jātiekās!